redzu, jums te ir 3 veidu caurules, ne? Tas sanāk. Ja neskaita diametrus, kas ir 10 diametriem dažādiem, tad melnās caurules vairāk ir paredzēts lietus ūdenim. Tehniski, lai viņas varētu pēc tam atšķirt. Lielās caurules, kuras mēs redzam, kuras ir pat līdz 1,5 metra diametram, paredzēts vairāk ir ceļu būvēji, caurtekām un tādām lietām, kur ir nepieciešama ļoti liela caurplūde. Otrā pusē, ja mēs varam pagriezties, tad ir brūnas caurules. Tās tehniski ir ļoti līdzīgas tām melnajām caurulēm pirmīt, ko redzējām. Šīs ir vairāk paredzētas saimnieciskajai kanalizācijai. Tu teici, ka šīs brūnās, viņas ir ļoti līdzīgas šīm melnajām, ne? Tehniski es teiktu, viņas ir tieši tādas pašas. Atšķirās krāsa. Ja? Tātad, ja mēs pēc 10 gadiem atraksim vaļā šo ceļu, tad mēs redzēsim, tur ir brūna vai melna caurule. Un tādā veidā mēs identificējam, vai tā ir saimnieciskā kanalizācija vai tā ir lietusūdens kanalizācija. Šeit varbūt tā starpība nav tik ļoti atšķirīga, bet pieņemsim, ja mēs atraksim sarkanu cauruli, mēs zināsim, ka tur ir elektrība. Atraksim dzeltenu, mēs zināsim, ka tur ir gāze. Ja? Tādā veidā ir krāsu schēma, ka mēs pirmām kārtām identificējam, kas tur ir apakšā, ko tad mēs esam uzrakuši.